Tā jau tradicionāli ceļojumu pa Alekšupīti pie Kuldīgas kultūras centra sāk ūdens superatrakcijas zelta ikras krāsainās bumbiņas, kuras ik viens interesents varēja iegādāties jau pirms svētkiem. Šis pasākums gadu gaitā Dzīrēs Kuldīgā jau iegūst tik milzīgu popularitāti, ka gar upītes malām ikru savstarpējās sacensības vēro ne tikai simtiem tā dalībnieku, bet arī nemazums skatītāju. Tāpat leģendārajai superatrakcijai ik reizi līdzi seko ilgadējs tās organizators un vadītājs Andris Grīnvalds. Ideja ir mana drauga ideja, tāda jau diezgan sena. Draugs ir, tagad laikam to pareizi sauc par Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direktors Artis Gustovskis. Un man šķiet, es negribu tagad, kā saka, būt neprecīzi, bet man šķiet, ka arī šā brīža pilsētas galva Inga Bērziņa tur savu roku ir pielikusi, jo tas tāds turistu kopdarbs bija. Ikru peldējumam pa Alekšupītes viļņiem ar acīm līdzi sekoja gan lieli, gan mazi. Dažs stāsta, ka veiksmē pircis mīļākās krāsas bumbiņu, bet cits, ka krāsai nepievērš īpašu uzmanību. Ja ikrs būs izveicīgs, tad gan jau izdošoties tikt arī pie kāda laimesta. Vienkārši interesanti, ka sekot līdzām bumbiņām un visam tam. Es nopirku vienu oranžu bumbiņu, jo es gribēju piedalīties, jau var laimēt daudz ko. Es nopirku vienu bumbiņu, jo šitā būs man pirmā reize. Var daudz ko laimēt. Un ir iespaidīgs ceļojums arī 4 personām, un es domāju, ka es viņu laimēšu. Rīdzinieks Aleksandrs uz Dzīrēm Kuldīgā ieradies pirmo reizi, un par superatrakciju ir tik sajūsmināts, ka nopircis pat 10 ikrus. Vinnēties nekādu nevienu, kamēr ko pats nopirkt, to pašam ir. Prostu 10 bumbiņu, visu laiku Kuldīgai tiek kaut ko. Par to skaisto Kuldīgu, ko viņi sarīkojuši skaisto šito visu svētki, Kuldīgas svētki, lai tiek viņiem. Tas ir katru gadu jārīko. Cilvēkiem domāju interesē, tas atzās. Tomēr paskaidri par to upīt, paskaties, ka tā bumbiņa druha aizķerās kaut kur. Tas ir taču interesanti. Cilvēkiem tāda interesē, to nozīmē, ka jādara tāda lieta. Līdzīgi arī saldiniece Lelde, kas gan superatrakcijā piedalās vairākus gadus, stāsta, ka tā jau ir kā ģimenes tradīcija. Kā atbrauc uz svētkiem, tā uzreiz jānopērk bumbiņas. Gusto, cik tu bumbiņas paņēmi? 4. Kādas krāsas tu paņēmi? Zaļu, zilu, dzeltenu. Un sarkanu? Jā. Mēs esam 4 kopā, mums teica brāli vēl pār otrā upītes krastā. Mums vispār Kuldīgas pilsētas svētki pat labāk patīk nekā mūsu pilsētas svētki. Katru gadu braucam uz šiem svētkiem. Nezinu, kaut kā pierasts, mēs vispār Kuldīgā vairāk apgrozamies vasarā nekā saldu. Andris Grīnvalds atzīst, ka ir neizsakāmi pateicīgs vietējiem uzņēmējiem, kas ik gadu pat neviena nemudināti ar lielāko prieku atbalsta pasākumu. Un balvu fonds ir liels, jo laimestus saņem kopumā 100 izveicīgāko ikru īpašnieki. Mums, piemēram, šodien arī mobilais tālrunis bija balvās, un vēl šis tas traktors pat mums bija balvā. Labi, negluži ikdienā mūsu izpratnē lietojams tādā veidā, bet tomēr es domāju, ka vērtīgākais jau ir tā piedalīšanās. Un ja tu vēl esi laimējis kaut ko, jo tas €1,5, tas ir it kā ļoti maz, bet ja tu jau vari uzreiz, ja tu zini, ka tu esi laimējis, un tas būs vairāk nekā €1,5, un ja vēl tas ir ceļojums, tur ir tā intriga un viss tā darīšana, tas ir tas galvenais, ne jau tās materiālās lietas. Krāsainās bumbiņas jau tradicionāli finišēja Alekšupītes dīķī pie tiesas nama. Zelta ikra īpašnieks ieguva galveno balvu Tallink Latvijā dāvināto ceļojumu 4 personām ar prāmi uz Stokholmu. Pavisam superatrakcijā piedalījās 1679 ikri. Maruta Dene, Ivo Perševics, Inns Folkmanis, Skrundas televīzija.